Sveiki! Te Katrīna Runa, un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības sarunu daļa. Čau, Ilze! Čau, Katrīna! Šodien vēlētos ar tevi parunāt par tēmu, par tādu savu emocionālo veselību vai rūpēm par sevi. Un vēlos padalīties ar klausītājiem, ka tu esi tāds man tuvs cilvēks tieši par konkrētu šo tēmu. Un man liekas, arī ļoti daudzpusīgs cilvēks tajā sfērā. Tādēļ vienā vārdā es tev nevaru aprakstīt, kas tad ir tas, ko dari, bet es teiktu, ka tu esi tāda mana uzticamības persona šajā jautājumā, un tad, kad man ir tie grūtākie brīži, tad es vēršos pie tevis, un kas ir interesanti, jā, es esmu novērojis, ka tā kā mēs esam runājuši, kad es arī izvairos, ja ir pavisam grūti, ka negribās. Un tad tas ir tas, ko es gribētu tagad parunāt varbūt skaļi, jā, kādēļ cilvēki izvairās no tām tēmām vai tādas palīdzības, iešanas pēc palīdzības. Es zinu savu atbildi, kā tev liekas? Droši vien, kad katram cilvēkam tas ir savādāk, bet viens no tādiem iemesliem tas varētu būt tiešām, kad mēs pieskaramies kaut kam ļoti, ļoti jūtīgam sevī, kam mums pietrūkst varbūt resurss, tikt galā ar to. Nepavelti jau tā ir tāda kā tēma, kurā nav mums ikdienā pie brokastu galda. Tas ir kaut kas tāds ļoti svarīgs, varbūt ļoti sens par mums. Un, mums iekšējais emocionālais stāvoklis, kurš tajā brīdī varbūt ir grūts vai smags, viņš mums saka, jāiet, kaut kas jādara, grib justies labi. Bet mūsu viedā sistēma, viņa saka, pagaidi, vai tev pietiek resursi tikt to galā. Un, protams, visi aizsarga mehānismi, kas cilvēkam mēdz būt, nepavelti viņi mums ir. Jo mēs, principā, tas ir mūsu psihes aizsarga mehānisms, kurš mums palīdz izdzīvot vai palīdz dažreiz pat nesajūgt prātā. Un, protams, tur ir ļoti daudz iesaistīts arī tieši pats prāts, kā tāds regulētājs vai vārstu virinātājs. Un tas ir sāpe. Neviens cilvēks īsti negrib tādās sāpēs grimt. Visi mēs gribam dzīvot laimīgi, priecīgi un baudīt šīs pozitīvās emocijas. Un nevienam jau negribās speciāli sev darīt sāpīgi vai darīt pāri. Tāpēc arī cilvēki, iespējams, pēdējā brīdī kaut kas, vai pat vide, dažreiz pat vide negrib, lai mēs mainamies, jo vide ir pieradusi pie tādiem, kādiem mēs esam, un tur ir sava zinām kārtība, pat ja tā kārtība ir destruktīva. Bet tas ir kaut kas tāds stabils, jo katru reizi, kad kaut kas ir jāmaina vidē, tas prasa papildus enerģiju. Enerģijas taupīšanas nolūkos labāk viss paliek pa vecam, viss paliek vismaz zināms sliktais nekā nezināms labais vai nezināms jaunais. Tāds ir mans pārdoms. Kā tev? Jā, ļoti, ļoti precīzi. Es arī sajūtu, ka tad, kad es esmu iesākusi terapiju pirms vairākiem gadiem vai rūpes par emocionālo ķermeni vai nezinu, tur pieskārusies daudz un dažādi šim aspektam, bet tikai šī pagājušā gadā un šajā gadā es sapratu, cik ļoti lielu spēku vajag, lai tiešām tā kā pieskartos kaut kādām tādām ļoti dziļām tēmām. Un tad es atceros, kad kaut kad mūsu ceļi saskārās, es pieskāros tām tēmām, tad sajūtu, cik tas ir svētīgi un vērtīgi. Un tad atkal tajā mirklī es nebiju gatava turpināt. Es teiktu, tas nebija apzināti, ka es izvairījos. Vienkārši tā kā saka, tie kaut kādi pierastie mehānismi man atkal atgriež tajā realitātē. Un tad it kā es esmu saskārsies kaut kādā tēmā, un tad atkal plūst savā ikdienā. Un tad rudenī es atceros, ka es domāju par to, ka šis ir tas brīdis, bet tā kā es nespēju vēl veikt to soli un pieteikties vai kaut ko uzsākt. Un tad ieraugot tavas acis, uzreiz sapratu, ka jā, šis ir tas brīdis. Un īstenībā, jā, ļoti liela pateicība, ka tu man uzņēmi tajā brīdī, jo tas arī, es domāju, ir svarīgi cilvēkam, ka viņam
tieši tajā brīdī, kad viņam ir tas spēks, ka viņam ir tā persona pretī. Jā, un vēl arī, man liekas, ir forši, kad tā kā es nesen lasīju atnāca tāda asociācija, kad viens jogas skolotājs ierakstīja tā kā, kad viņš vēlētos, lai mēs iet tādā jogas tradīcijā un beigtu tur visi tēlot tur skaņu speciālistus un elpas speciālistus un tā. Bet man liekas, tas ir ļoti līdzīgi ar terapijas praksēm vai par emocionālo veselību, kad lai kā sauktu to speciālistu, kurš dara šo darbu un palīdz saskarties ar tām mūsu ēnas pusēm un parūpēties par to aspektu. Man liekas, ir svarīgi tomēr, kad mēs ejam laikam pa priekšu, mēs esam daudzpusīgi. Jo es ilgu laiku meklēju to cilvēku, kurš nav vienkārši, kā mēs runājam pirms tam, terapeits vai geštalts vai jebkāds cits virziens. Man tieši prasījās pirmkārt, to enerģiju mūsu starpā un arī tas, kad es jūtu, ka tam cilvēkam ir daudzpusīgs skats uz lietām, jo man liekas, nav tā melns, balts, slikts, labs. Un esot pie tevis, tad es sajūtu tas ir tas, ko es meklēju, kad tu rotaļājies ar dažādām metodēm, un es domāju, varbūt jautājums tev, tā noteikti ir tas briedums vai pieredze, vai ne? Ko tu tur iesaisti tajā darbā, ko tu dari šajā brīdī. Un, tas pat nav jautājums, bet jautājums varētu būt, vai tu jūti, ka arī tie cilvēki nāk pie tevis ir tādi atvērti uz parotaļāties ar dažādām tām sevis izzināšanas metodēm? Es domāju, ka tas ļoti daudz ir atkarīgs no manas pašas. Cik es brīvi varu justies tā saucamajās metodēs, kuras es pielietoju pati, bet ne jau tajā metodē ir tā ideja, ka es varu izmantot jebko un nosaukt to jebkā, bet lielākoties jau cilvēki pievelkās pie enerģijas, vai viņi sajūta rezonanci. Un es gribētu teikt, ka laikam to tu sauc par viedumu vai briedumu, es to saucu par savu dzīves pieredzi, jo, kad es mācījos un studēju geštalterapiju, tad mūsu pasniedzējs teica par to, ka labs terapeits ir traumēts terapeits, ja? Un mēs varam par to pasmieties, bet, zinām, taisnība tajā ir, jo es ticu, ka varbūt kādam ir iedzimts dziļums vai iedzimts spēja ļoti būt klātesošam, bet lielākoties laikam tas ir dzīves laikā caur dažādām dzīves pieredzēm iegūta spēja būt cilvēkam blakus, dzirdēt viņu un aiziet līdzi viņam tajā pārdzīvojumā, pašai nepazaudējot sevi. Jo tanī brīdī, kad es studēju geštalterapiju, tad es īsti nesapratu to ideju, un tā bija viena no tādām ļoti skaistām idejām par to, ka tieši klātesamība vai klātbūtne ir tas dziedinošais elements. Un visas šīs tehnikas un metodes, tas lielam varētu būt tāds prāta triks, kādā veidā cilvēki tev sameklē kā speciālistu, ja tur pārzina šo vai pārzina to, un man interesē šī metode. Bet tieši tā dziļā klātesamība vai tas, ka tevi sadzird, dod tev pašai to iespēju sevi dziedināt. Jo ne jau es tevi dziedinu vai kāds cits vai metode tevi dziedina, bet dziedina tas, kad es tevi redzu, kad es tevi dzirdu, ka tu spēj iznest to, kas ir tevī iekšā uz āru, un tu pati sāc sadzirdēt pati sevi. Un es pilnīgi tam ticu, ka jebkurš cilvēks, ja viņš zina, kā viņš ir salūzis, tad viņš zina, kā viņam arī salaboties. Bet tikai ir tam jāiedod telpa, jāiedod laiks un tieši šī klātesamība. Tās vēl viens ausis, vai vēl viens acis, vai vēl viens rokas. Tāda laikam varētu būt mana atbilde tev par to metodu, nosauksim to tā. Jā, tu runāji, un par to sevis dziedināšanos arī atnāca tāds salīdzinājums.
es agrāk vadīju jogas retrīts. Un tad mēs skatījāmies kino vakaru. Man viena filma, kas tur ir. Un tā filma ir tāda mazliet komiska, no realitātes, tā kā mazliet realitātes kino, kad cilvēks filmē un viņi nezina. Un tad es aizmirsu nosaukumu, bet tam pat nav nozīme. Bet puisis, kas ir amerikānis, bet viņš ir tā kā ar indiešu saknēm, nezinu, vai tas redzējis. Un viņš izveido sevi kā guru. Uztais tādu tā kā biznesa plānu, kas viņam būtu vajadzīgs. Viņš tiešām gadu tur pats ieiet tajā jogā un tā, un viņš nāk no šo filmu, jā, tas ir ļoti laba filma, jā. Un tur ir ļoti, ļoti spēcīgi parādīts tas, kad pietiek ar to, ko tu teici, ka viņš rada to drošo vidi, viņš rada uzticamību, klātesamību. Viņam ir metodes, kuras it kā viņš ir pa jokam izveidojis, bet viņas beigās strādā, cilvēki vairs vaļā. Un tas lielākais šoks ir beigās, ka viņš atklāja, kas viņš ir. Un tad viens tur ir dosmīgs, aizvainots, cits nerunā vairāk. Un ir arī tādi, kas atkal pieņem un ar sirds siltumu iet. Un tad tā filma man tagad arī tirpiņas iet, jo tā bija mana tāda, man liekas, tāda manas filozofijas filma, ar kādu es arī eju, kad pasniedzu jogu, ka tu pats esi savs guru. Un tas, man liekas, ļoti skaisti. Bet, protams, kad es uzsvēršu, ka mēs vienu to nevaram tikt tam klāt un tā kā tu sāki atvērties, jo vajag tās redzošās acis un to klātesamību. Jā, es tev piekritīšu, jo viena ir tāda lieta, ka mēs paši tīri, nezinu, ego saka, ka mēs varam paši. Tīri ideiski paši mēs nekad tīši sev pāri nedarīsim. Tas nozīmē, ka mēs arī savā sāpē droši vien aizējam līdz tam slieksnim, kuru mēs varam paciest. Un tālāk tad viss. Viss kārtībā, šitas ir tas. Bet otrs cilvēks, viņš var pavest tev mazliet tālāk. Viņš var ievest tev mazliet dziļāk tajā. Un tas otrs cilvēks, viņš tev var paturēt telpu vai paturēt roku tanī brīdī, ka tev vai ļoti sāp. Vai tu esi pārkāpis mazliet tā kā vairāk nekā pati. Un otra lieta ir tas, ka tanī brīdī, ka mēs paši atrodamies iekšā savā stāstā, mēs esam aktieri tajā stāstā iekšā. Un no iekšpuses tā bilde ir pavisam cita, nekā, ja mēs atkāpjamies mazliet un paskatāmies uz savu stāstu no malas, kurā mēs vairs neesam tie varoņi, kas izpilda šo stāstu, dzīves stāstu, bet mēs kļūstam vērotāji. Un tad pēkšņi mēs ieraugam, ka tas pavisam ir savādāk. Tas pavisam ir kaut kas cits, un tieši tāpēc ir vajadzīgs šis otrs cilvēks, kurš var ar tevi reizē vai arī atspoguļot no malas, tā kā paskaties, vai tiešām ir tā, kā tu redzi, tad, kad tu esi tur iekšā. Un tāpēc ir vajadzīgs otrs cilvēks, kas var būt gan kā resurs, gan kā atbalsts, gan kā kaut kāds jauns redzējums tavam stāstam. Jo tad, kad tu esi tajā stāstā iekšā, ļoti bieži tu vienkārši riņķo pa zināmo trajektoriju, izdara tos pašus secinājumus, runā tās pašas lietas, pārdzīvo tos pašus pārdzīvojumus. Un tad liekas tāds kā nebeidzamais ritenis, kurā tu tur griezies, un tad tiešām ir nepieciešams izkāpt mazliet ārā un tā kā stop, paskatāmies, kas notiek, jā? Ko es varētu savādāk izdarīt. Jā, man liekas arī, kad ja ir tēma par maskām, ko mēs nēsājam ikdienā, tas jau arī tāds, kad kamēr man ir tā maska virsū, es vispār nespēju saredzēt to bildi, kāda viņa ir patiesībā. Kad es neesmu patiesa. Kas tad ir maska patiesībā? Maska tā ir personības šķautne, ko mēs sev pieliekam kā tēlu. Bet jebkurš tēls, tā ir ilūzija par mums pašiem. Es esmu tas, es esmu šīs. Jā. Un, protams, ka vissāpīgākā lieta, kas vispār ar mums var notikt, ir, kad mums šīs maskas izšķīst, jo dzīve no mums vēlas redzēt to patiesumu un autentiskumu. Dievs vēlas caur mums pieredzēt autentisku esību vai to dvēseles ceļu, kurš ir autentisks, bet uzliekot šīs maskas, mēs sākam mazliet spēlēt to personības spēli.
un mēs nevaram īsti varbūt piekļūt tam patiesajam dzīves ceļam, kāpēc cilvēki ir nelaimīgi. Tāpēc, ka viens no iemesliem varētu būt tas, ka viņi neiet to dvēseles ceļu. Un maskas ir viens no tādiem, ko es arī negribētu teikt, ka tas ir ļoti slikti vai kāpēc, bet cilvēkiem viņiem dažreiz ir nepieciešams šīs sociālās maskas vai tur mamma, jā, tur sieva un tā tālāk. Jā. Jo tas mums mazliet tā kā tomēr mums iedod tādu pie kā pieturēties. Jā, jo tāpēc, ka ja mēs pilnīgi tā kā dreifētu visumā, jā, tad mēs varbūt īsti arī nevarētu saprast, kas es esmu. Jā, tad mēs zināmā mērā kaut kādā laika posmā, uz gadiem 30 jā, vai 20-30, mēs tā kā iemācāmies šīs dažādās sociālās lomas. Tas ir viens, un otrs, protams, maska ir ļoti lielisks arī aizsardzības līdzeklis vai aizsardzības mehānisms, aiz kurus var ļoti smuki paslēpties, un dažreiz tā arī vajag. Kā bija mums tā dziesma, kad dzejnieks rāva visiem maskas nost, un ja to masku norāja nelaikā, tad tur arī var sanākt dažreiz ziepes no tā, kad cilvēks nav gatavs, piemēram, redzēt sevi patiesu vai pieņemt sevi ar visām savām ēnām. Viņš nav gatavs tajā brīdī. Un es pilnīgi ticu, ka katrai maskai vai katram notikumam cilvēka dzīvē pienāk viņa īstais laiks, tad, kad tas nobriest, tagad to var izdarīt. Un ja tu neizdari to pats, tad pilnīgi droši to dzīve tevi izdarīs, jo, kā es tev minēju iepriekš, dzīve grib no mums to autentisko dzīvi, autentisko dvēseles ceļu, lai varētu Dievs izspēlēt savas spēles. Viņam arī savi interesi šeit ir, ja? Jā. Jā, es esmu tā spēcīgāka savā dzīvē saskārsies ar to savu masku. Kad es sāku strādāt tādā korporatīvā uzņēmumā, atnāca tāda gaiša, saulaina, atvērta, un tad lēnām es sajūtu, kad man vajag tā kā nodalīties no tā, un es nejūtu tur to daļu sevis tajā visā. Un kas bija traki, kad gada laikā es nomainīju matu krāsu. Es nomainīju apģērba stilu, jo es mākslā negribēju pievērst uzmanību. Bet kas notika? Kad tie cilvēki, tā kā, man likās, vēl dubultā nāca pie manis un vēl vairāk izaicināja tā kā, tad kaut kādas konflikts situācijas, piemēram, nezinu, no rīta paskatās man un kas tev šodien, tu esi kaut kādā sliktā garā stāvoklī, zini, tāda teikuma, ka tu uzreiz, tu varbūt atnāc pozitīvs, bet tas teikums jau tev sagrauj. Un tā es mocīju sevi, tā kā neredzēju, tā kā saki, nespēju izkāpt ārā, lai paskatītos no malas, ka es vairs neizskatos pat pēc sevis tajā brīdī. Bet kas mani apstādināja, kad es gāju gar spoguli, vai kad es eju toaletē prom un tur ir spogulis, es nevaru paskatīties savā acu skatienā. Jo es tā kā paskatos, tā man ir tā kā, es neatpazīstu to spoguļu attēlu. Un tad man bija tāds klikšķis, un tad es atradu savu tā kā pirmo terapeitu Rīgā, pie kuras es aizgāju un sapratu, ka nav labi. Kad es vēlos atgriezt savu to, kas tad es esmu zem tā visu pusaules, tajā paralēli vēl nodarbojos ar jogu. Un tad tur atkal es esmu tā mierīgā, mierpilnā, apgarotā meitene. Un tur vēl tā kā man bija tāds konflikts ar sevi. Tas, man liekas, daudziem ir, kas uzsāk jogas prakses vai vispār tādas ezotēriskās, ka tev liekas, tu taču biji tāds un pēkšņi tu esi tāds, un tad visi vēl tā kā pastiprina, tu tik mierīga, tu tik mierpilna, vai tu vairs tik ļoti nedusmojies. Un es jūtu, ka cilvēkiem tas patīk, un es vēl vairāk apslāpēju to sevī. Un bija tā, kad es kļuvu tāda tā kā mazliet flegmatiska, plus vēl tas izskats tumšais, kas man vispār nav raksturīgi jau no dzimšanas, es esmu gaišs tāds spridzeklis. Un tāda, jā, man bija tā terapijas praksa, bet paralēli es dzirdēju tādu tekstu kaut kādā intervijā ar psihoterapeitu, kur viņš teica, tur bija konkrēta kā psihoterapijas praksa, kur sieviete vegāna bija arī palikusi tāda pelēka, mamma, sākus ēst vegāniski un bērniem arī aizliedz to. Un tad viņš viņai teica atvert bērnības albumu. Un viņa bija tā kā es tāds spridzeklis un tur gaiši izpuruši mati un
vai jaunības gados tur, nezinu, make-ups un tāda efektīga dāma, un pēc tagad tur gari svārki, nu, ļoti, ļoti pelēcīgi. Un viņš teica, ka tajā konkrēti piemērā, kad tava īstā esence ir tāda, kāda tu biji tajos 5 gados. Nu, tā kā, ja tu redzi to bildi, re, ka tu esi, bet kādēļ tu esi šāda pieaugušā vecumā, kur ir pazudis tā daļa tevis? Un tad viņas gadījumā, nu, viņa kontrolē to savu ēšanu un to savu apģērbu. Un manā gadījumā arī es kontrolēju, kā es izskatos. Arī ēšanā es tur rotaļājos, jo kā jogas pasniedzējs, es jau tur tā kā jau ar vienu kāju biju kā pasniedzējs, un tu nodarbojies jogu, tu nedrīkst ēst gaļu, tu nodarbojies jogu, tu nedrīkst krāsot matus, un plus vēl tā korporatīvā vide, tas bija ļoti traki. Bet arī ļoti, ļoti svētīga pieredze, un svētīga pieredze tādā ziņā, ka tas man sakustināja to vēlmi sajust sev vispār, kas tad es esmu un ko tad es pati vēlos. Es domāju, ka es varēju ilgi arī dzīvot tādā vai turpināt to dzīvesveidu, kā es darīju, vai palikt tajā vidē, bet es izvēlējos aiziet. Tas bija tas solis pēc terapijas, kad sapratu, vienkārši tā nav mana vide un labākais lēmums, ko es pieņēmu, un tā, jā, gara atkāpe. Bet jā, tā ir tāda mana dzīves pieredze par to. Nu jā, es varētu bišķiņ pakomentēt periodu. Pie šī, ka mums vispār tas ir kaut kas ļoti, ļoti sens. Mums ir nepieciešama vēlme iederēties vai tapt pieņemtiem saistībā ar mūsu izdzīvošanu. Un lūk, šīs lomu maiņas mums tā kā dod iespēju, piemēram, pieskaitīt sev pie jogiem. Mums ir svarīgi, lai mūs atzīst, lai mūs pieņem savā jogu pulciņā vai pieņem savā vegānu pulciņā. Ja? Tur ir jābūt tādai arī ļoti lielam personības briedumam un spēkam un tādai pašpietiekamībai, lai mēs varētu iziet priekšā visiem jogiem un pateikt, tas esmu jogs, kurš ēd gaļu. Jā. Un tu vari to izturēt, to spiedienu. Un dažreiz pat tu vari mainīt visu jogu pasauli un visu jogu sāk ēst gaļu no tā, cik ir spēcīgs tavs vēstījums. Tas ir piemērs, tas tā, tas neko nepretendēju uz kaut kādu, ka tas tā notiek. Bet tā ir. Jā, bet tā ir, bet es domāju, ka tur ir arī ļoti tāds liels garaspēks šim cilvēkam, kurš spēj harizmātiski iziet un mainīt noteikumus. Mēs viņus saucam par viedokļu līderiem, piemēram, vai tur mesijiem. Pat mēs varam tur nosaukt pat Jēzu Kristu, jā, kurš ienes jaunas idejas vispār pasaulē. Jā, un kamēr mēs to savu personību nenobriedinam, vai kamēr mēs neiegūstam to resursu, kā mēs arī sākumā runājām par terapiju, ja, kad mums ir nepieciešams šis iekšējais resurs, lai mēs spētu izturēt visus šīs apkārtējās vides vai sociuma vai sabiedrības spiedienu. Vai pat es negribētu lietot vārdu izturēt, bet ka mums tas neskar. Ka mēs esam tik ļoti pārliecināti sevi vai ticam tik ļoti tai savā iekšējai patiesībai, ka mēs varam atļauties dzīvot tā, kā mēs gribam, obligāti neiederēties kādā no vidēm, obligāti negūt atzinību. Un tad, man liekas, notiek tas brīnums, kad kaut kādā vienā brīdī, kad mēs tādi jau esam, tad tie cilvēki sāk pie mums vilkties, jo viņi sāk vilkties jau vairs ne pie idejas, bet viņi sāk vilkties pie šī spēka, pie tā, kurš var atnākt un pateikt, es tā nedomāju. Vai es dzīvoju, kā es vēlos, vai es daru, kā es vēlos, es nodarbojos ar jogu. Jā, ir forši tur neēst gaļu vai būt gaišam, baltam un pūkainam, bet es esmu šāda. Un tas cilvēks tajā punktā, kaut kad katrs mēs tur nonākam vai nonāksim, vai esam jau nonākuši, kad mēs esam pieņēmuši, izdzīvojuši, tiešām pieņēmuši savu tumšo pusi,
savu ēnu, kad mēs paši vairs nebaidamies no tā, ka mēs varam būt nepareizi, par to, ka mēs varam tā kā neatbilst kaut kādām sabiedrības normām. Jā, un tad tādā brīdī cilvēks kļūst par integrētu personību, un viņu maskas šūpo šajā pasaulē. Pēc, ka viņš sev zina, viņš sev pazīst. Un, jo ļoti bieži cilvēki baidās, ka kāds norādīs uz viņa kļūdām, un viņš nezinās, ko ar to darīt, jo viņa tas tēls vai tā maska, atkal atgriežoties atpakaļ, ir tā baltā pūkainā skaistā, un es sev pazīstu tikai tādu. Un tad, protams, ka jebkurš var no sabiedrības atnākt un iebakstīt mūsu ēnā vai tumsā, un mums tas baigi sāp, tāpēc, ka tas nav integrēts mūsos. Un tādā brīdī mēs sākam zaudēt savu spēku, jo mums tas ir kaut kādā veidā jānotransformē. Saka, nē, šitas nav mans, jā, un mēs atkal uzliekam vāciņu, mēs tērējam ļoti daudz enerģijas, lai to vāciņu noturētu. Bet tādā brīdī, kad arī, es domāju, kaut kādā brīdī dzīve arī pati atrauj tos visus vāciņus vaļā, jo tāda ir tā evolūcija, vai tāds ir tas ceļš, kad kaut kādā vienā brīdī visas Pandoras lādes atverās, jā, un mums ir jāieskatās patiesībai acīs. Un viņa nevienmēr ir patīkama. Bet tikai izejot tam visam cauri, mēs spējam saņemt atpakaļ savu spēku, kur mēs esam tik ļoti centušies neskatīties lietās, ko mēs par sevi negribam zināt. Jā, un tad var teikt tā, es aizēju uz jogu un saku, nē, labi, paldies, šodien bija garšīgs šašliks. Jā. Un vispār neizties nekā par to. Jā. Un īstenībā tajā ir tāds spēks, un tas ir arī par mani šajā brīdī. Un tāda brīvība tajā ir. Jo es teiktu pirms gada, es atceros vienu konkrētu epizodu, ko man kolēģi teica, kad viņai kāds uzdāvināja kolu un aptuveni, kā viņš uzdrošinās. Es taču nekad nepieskaros kolai, un tas nav par mani. Un es domāju, bet es nezinu, tur, kad brauc brīvdienās, es esmu iedzēris kolu, un man neprasās kādu dienu, bet es neaizliedzu tādas kaut kādas lietas, un es noklusēju. Bet tas man sēdēja iekšā, un es domāju, kādēļ es jūtos nērti pateikt skaļi, kad es varētu dzert kolu, un tāpat ir ar gaļu. Un es atceros, ka par gaļu gan es esmu taisījusi retrītā pa tādu sadaļu, kad ir lekcija par stereotipiem par jogu. Un tad mēs kopā ar mani kolēģi tajā brīdī abas runājam, kad mēs ēdam gaļu, bet tas ir kā viens no stereotipiem, vai tur daudz un dažādi. Bet, ja runā par ēšanu, jā, tad tas ir tāds, man ilgi nāca vienkārši caur tādiem arī sevis pāridarījumiem, un es saprotu, es vairs negribu sev darīt pāri, un es šobrīd vienkārši ļoti, ļoti ieklausos, ko man ķermenis prasa, un es esmu tā konstitūcija, kurai vajag sazemēties, es esmu gaisā visu laiku. Un, piemēram, kafejnīcā es eju pirkt kafiju, un es ņemšu parasto pienu, un man vienmēr pajautās ar auzu vai ar jebkuru citu, un es tā kā vēlos ar parasto, jo man tiešām vajag to govs pienu, viņš man sazemē, samīļo. Un es esmu kāpis sev pāri un dzērusi. Es varu iedzert auzu pienu, nezinu, vakarā, ka man nevajag to, bet tas ir tik individuāli. Un tie stereotipi tik daudz, un es arī tiešām ilgi turēju sev, vai es eju ar draugiem, kur ir vegāni, un tad es neņemšu to ēdienu, ko es vēlos, jo tas būtu dīvaini, vai kaut kādas tādas nianses. Bet šobrīd es jūtu ļoti lielu spēku tajā brīvībā, un man tiešām nav nērti runāt ar klientiem, ja viņi man pajautā. Man ir bijis arī, kad ir dusmīgs klients uz mani, kad, nezinu, mēs bijām ceļojumā Toskānā, un mūsu mājas saimnieks servēja itāļu uzkodas, un viņiem itāļu uzkoda ir tāds jēra, svaiga jēra gaļa, un tur bija vienkārši tik skaisti, viņš pasniedz, un ar kaut kādu to seleriju, piemēram, un tāda ļoti, ļoti tāda delikatese, un retrīts ir veģetārs, ne vegāns, ar veģetāriem ēdieniem, bet tur konkrēti viņš pasniedz to uzkodiņu un varēja pagaršot, un es apēdu, un uz mani skatās, es redzu tās acis, un pēc tam bija arī saruna ar dusmām pret mani, jo es biju tā kā tas tēls izveidots, un pēkšņi tā kā, jā, tas ir tas stāsts vilšanās. Tas ir tas stāsts par tiem tēliem, ka tad, kad tās maskas krīt, pat ja tas ir ārējiem cilvēkam, ko es esmu iztēlojies,
tad tur var nākt ļoti daudz emociju, kas nav varbūt mums tik ļoti patīkamas. Bet es vēl varētu šeit piekomentēt par to, ka tajā brīdī, kad mēs ļoti daudz zinām, un mēs sevi pieskaitām tā skaitā pie ezotēriskās pasaules, pie enerģētiskās pasaules vai vēl pie kaut kā, tad arī studējot to vai mācoties, mēs saprotam, ka jebkurai darbībai ir sekas. Un dažreiz mēs saprotam, ka ja mēs darām sliktu, tad mēs saņemam ciešanas vai saņemam kaut ko vēl tur nevisai patīkamu. Un tas mūs dažreiz aiztur vai neļauj mums piedzīvot tās savas ēnas, jo mēs zinām, ka pēc tam būs pa biksēm. Ja? Mēs varam saņemt no dzīves pa biksēm vienkārši. Un tas dažreiz, domāju, arī šajos burbulīšos vai pulciņos ir tas, kad cilvēki neatļauj sev būt viņu prāt nepareizam. Kas ir likums, un es to likumu neievēroju, un tad man būs kaut kādas tās sekas no tā visa. Jā, tā tas var būt, bet tas mīnus ir tas, ka mēs neļaujam sev izpaust to savu ēnu, neļaujam sev ieraudzīt, ka ārpēc man reku melnumiņš. Bet šeit var izstāstīt vienu tādu savu pieredzi, kur tas bija, man bija gadi 19 vai 20, un es jau biju salasījusies ļoti daudz ezotērisko literatūru un zināju, kā vajag dzīvot un visu, kā vajag pareizi darīt un tā. Un tad bija tāds, vēl joprojām ir žurnāls Privātā dzīve, un es domāju, wow, tāds žurnāls, kaut kas tur varētu būt interesants, bet es taču tādu nelasīšu. Jā. Es taču esmu tur garīgās literatūras studente. Kas tad tas tur tajās privātajās dzīvēs, tur rakņāties, bet man tā gribās un man interesē, un tur visāds tur mīlas peripētīs iet un viss kaut kas tāds. Un tad man draudzene saslima, viņa bija slimnīcā, un es ar lielāko prieku izpirku visas tās privātās dzīves, es viņai nesu uz to slimnīcu un visus tos žurnālus, un tad, man bija jāpagaida viņu, un es taču kur man tie žurnāli ir, un vai es palasīšu, kamēr man viņi jāgaida, un es lasu, un tur tikai tādas tur drāmas notiek, un tā tālāk, un tad es sapratu, pagaidi, ja tev, Ilze, tā tik ļoti tas interesē, tad lūdzu, tad ej un pērc. Un tas ilgā apmēram 2 gadus, katru nedēļu, privātā dzīve, no vāka līdz vākam. Aizliegtais augurs. Jā, un tad tas beidzās uz visiem laikiem. Vienkārši viss, es atļāvu sev būt tajā, es pārlasījos, izlasījos un zinu, kas tajā laikā notika ar visām laikam slavenībām Latvijā, bet es laikam izdziedinājās no šīs savas kāras, līst svešās dzīvēs un tās emocijas sevī kultivēt. Un tanī brīdī, kad mēs atļaujam sev būt nepareiziem, mūsuprāt nepareiziem, jo tad vēl labs jautājums, kas vispār ir pareizi un nepareizi, bet mūsuprāt nepareiziem, mēs neapspiežam sev, mēs izejam cauri šīm pieredzēm, tad tas kaut kādā veidā pazūd un viņš vairs mums nespiež. Bet, ko es šeit gribu piekomentēt, tomēr, ka augot mūsu apzinātībai, mums tomēr nav jāiet visās savās vēlmēs iekšā. Ir lietas, ko mēs varam iemācīties no citiem cilvēkiem, un ir lietas, kuras mēs varam izprast, zinot to, kādas sekas tas nesīs. Un, mēs jau tā kā nobriestot kā personības vai kļūstam viedāki, mēs saprotam, ka ne viss mums ir jāpiedzīvo. Mēs pēkšņi iegūstam tādu spēju, ka nevis tur tāds mazs bērns, kuram obligāti jāiebāž ir pirksts ugunī, lai saprastu, ka tas ir karsts. Mēs jau kā pieauguši caur pieredzēm, caur citu cilvēku pieredzēm, mēs varam saprast, pagaidi, man nav visos uguņos jāiebāž rokas iekšā. Es varu iemācīties no dzīves daudz savādākā veidā, caur tādu apzinātību vairāk. Jā. Es arī esmu saskārusies ar šo tēmu par žurnāliem, bet man bija realitātes šovi. Un ja man kāds pieķēra, man uzreiz bija tāds kauns, jo man likās, es esmu jogas pasniedzējis un tas neiet vispār kopā. Bet man bija tā interese un tad es slepeno paskatījos. Bet arī, tā kā tu saki, man vienkārši vajadzēja to izdzīvot.
Un tad man vienkārši apnika, es sapratu, cik tukšs tas viss ir. Jā. Bet tajā pašā laikā arī par kaut kādu, nezinu, klačošanos vai citu aprunāšanu. Tam ir jāiziet cauri, jo es vairāk apslāpēju to vēlmi, jo pēc tam ģimenē vai ar mammu vai ar brāli vai kaut kādiem tuvākiem, ka viņi ir pieraduši, paklačoties, un tagad pēkšņi es neklačojos. Un tad tagad ir tā, ka es redzu, ka tam cilvēkam ir tā vēlme, es viņam ļauju ar mani parunāties, un es vienkārši vai nu neiesaistos tur tālāk, bet tas tiešām ir ar laiku, kad es saprotu, kur es tur tērēju to enerģiju, un ka tas nav man vajadzīgs tajā brīdī. Bet es nepārmetīšu un nenosodīšu pretī to cilvēku. Un ja man kāds tā tagad dara, es uzreiz to apstādinu. Tā kā tas, man liekas, tieši tā citu nosodīšana, jo mums tiešām kas ir pareizi, nepareizi. Es tā nedarītu, bet tas nenozīmē, ka... Bet tas arī neatceļ to, ka, pieņemsim, klačošanās kā tāda, viņa nes to savu to pēcgaršiņas asti arī tīri enerģētiski. Tā ir taisnība, jo tāpēc, kad mēs jau mēs pa otru cilvēku, mēs neko nezinām. Mēs principā kultivējam savu redzējumu, savu priekšstatu, mēs kuļamies un kuļam to savu enerģiju. Un tas ne jau kaut kas cits mums to enerģiju tur sašķoba vai kā, bet mēs jau paši ar savām domām par otru cilvēku paši sev sakuļam un paši pēc tam dzīvojam ar to ideju. Tas neatceļ to, ka šīs komunikācijas veids nes to pēcgaršu, kur varbūt nav īpaši patīkama, bet to, ka viņa nav patīkama, mēs varam sajust tikai tad, ja mēs esam tādi ļoti apzināti attiecībā par sevi. Pretējā gadījumā mums varbūt var sākt vienkārši galva sāpēt, vēders sāpēt vai vēl kaut kas, un mēs nevaram saprast, kāpēc man tā notika. Bet tam ir iemesls, kāpēc tā ir tad bijis. Jā. Paldies! Bet, ko mēs varētu novēlēt mūsu klausītājiem par tēmu emocionālā veselība vai rūpes par savu emocionālo stāvokli? Es varētu varbūt neteiksim kā novēlēt, bet vienkārši vērst uzmanību par tam, kad vispār tam ir jāpievērš uzmanība. Gan emocionālajam stāvoklim, ķermenim, gan arī mentālajam. Un tā ir tāda higiēna, ko mēs varam, lai mēs labi justos, jo kas tad ir tas, vismaz man, es nezinu, varbūt kā citiem, bet man ir tas, es vēlos labi justies. Es vēlos justies gan emocionāli labi, gan mentāli, gan fiziski labi, un dažreiz vajag pielikt mazliet to piepūli, lai pamainītu to savu dzīves ritējumu vai tecējumu savu vēlamajā virzienā. Tā kā es varu novēlēt nenobīties no tā, ka varbūt vajag to piepūli un atcerēties vienmēr par to, ka visi mūsu rokās. Jā, paldies. Un es varu pieminēt no savas pieredzes, kad noteikti katram ir kaut kādi signāli, kas signalizē, ka ir kaut kas pa daudz, kur jāpievērš uzmanība un būt apzinātākiem par un ap sevi. Un pievērst tam uzmanību un laicīgi. Jā. Paldies tev par sarunu. Tev arī paldies.